Bet ziemas lielākie fani otros Ziemassvētkus pavadīja tajās dažās slēpošanas trasēs, kas, pateicoties iepriekšējo dienu zemajai gaisa temperatūrai, tomēr tika atvērtas. Jā, bet tomēr visdrīzāk slēpotāji un snovotāji prieki būs īsi, jo vairākas trases šo ziemas izklaidi uz nenoteiktu laiku jau slēgušas. +8 grādos uzturēt pienācīgu sniega kvalitāti ir grūti. Par slēpošanu otrajos Ziemassvētkos Ivo Jurkāna sižetā. Vairums Latvijas slēpošanas trašu šobrīd nestrādā, gluži vienkārši trūkst sniega. Pūst mākslīgo sāka vien dažas trases, taču arī tām netipiski siltie Ziemassvētki lika ieviest korekcijas. Slēpot, kā izrādās, var, taču ir ārkārtīgi vējains. Viena no retajām trasēm, kura savā internetmājaslapā slēpotājiem šodien solīja iespēju izbaudīt sniegu, bija Žagarkalns Cēsīs. Tiesa, arī šeit vēl rīta pusē par veiksmīgu dienas turpinājumu valdīja pamatotas bažas. Spēcīgā vēja radītie bojājumi vidzemē trasi bija atstājuši bez elektrības. Saulē austot tā gan jau bija atjaunota, bet trase gatava uzņemt aktīvās atpūtas cienītājus. Tradicionāli sezonas sākumam, kad daudzus māca neticība, vai tiešām būs sniegs, pie pacēlājiem varēja piekļūt brīvi un bez rindas. Slēpotāji un snovotāji, kas spītējot patiesi spēcīgiem vējam mēroja ceļu līdz Cēsīm, izdarīto izvēli nenožēlo. Bija tāds variants braukt uz Tukumu pusi, bet tur viss ciet. Atbraucām uz Cēsīm slēpot. Bija ilga gaidīšana, un beidzot viņš ir! Yeah. Pēdējā pusgada laikā tā ir kaut kāda pozitīva pārmaiņa, beidzot sniegs kaut kur vismaz ir. Un beidzot ir kaut kas interesantāks vēl padarīt. Tā visa vasaras rutīna tur jau diezgan nomācoši sāk likties beigās. Tas, ka nopūš no kalna, netraucē. Tā drusītiņi traucē, nezinu, nevar saprast to pagaidām, cik tur pāris reizes tikai vēl nobraukts ir. Taču fizikas likumus nepiemānīs. Termometrs trases malā nepielūdzami rāda +8 grādus, un šāda temperatūra arī mākslīgajam sniegam ir nepanesama. Šodien vēl izturēsim, bet droši vien, ka rītdien jau trasa būs slēgta, jo sniegs kūst visu laiku. Katru minūti sniegs, var teikt, paliek mazāk un mazāk, jo tiešām šodien ir +8 grādi, šobrīd ārā saule spīd, vējš pūš, apstākļi nav ziemīgi. Bet, ja kādam tomēr gribās tieši notiek, kas precīzi notiek katrā minūtē uz kalnu, uzzinīt infotāru un jums izstāstīs, kāda ir situācija un kāda ir iespēja vai slēpot. Līdzīgs noskaņojums valda arī citās populārākajās Latvijas trasēs. Pilnvērtīgai sniega kvalitātes uzturēšanai nepieciešams nevien augsts, bet pastāvīgi augsts laiks. Ivo Jutkāns, Valdis Auzāns, LNT.